Rados apvienība 2 piedāvā. Labrīt! Labrīt! Mani sauc Rāls, un tas ir mans mazais brālis Martins. Mēs neesam pavari, bet mums ļoti patīk maizot. Es gribēju teikt, gatavot. Šo sezonu mēs ar jums tiekamies pēdējo reizi. Kas ir? Mums sviests kūst. Es zinu. Drīz jau ķersimies pie gatavošanas, bet vispirms braucam ciemos. Braucam! Martins, skrienam! Es jau skrienu! Lauks, kurā šodien stādīsim ķiplokus, jau dažas dienas iepriekš ir uzārts un samēslots, jo līdzīgi kā mums cilvēkiem nepieciešams ēdiens, arī dārzeņiem vajadzīgas barības vielas, kas slēpjas mēslojumā. Kā jūs zinat, kad ir īstais laiks ķiplokus stādīt? Ziemas ķiplokus stāda, jo vēlāk rudenī, jo labāk. Tad, kad ir vislabākais stādīt, tad, kad ir apsalus jau zeme un atkal atlaižās, un tad var iestādīt. Lai stādīšana varētu sākties, vispirms jāsagatavo sēklas, un to dara ķiploku galviņas sadalot daivās. Un šito ķiploka daiviņu sauc par sēklu? Jā, tā ir sēkla, no kuras vienas daiviņas izveidojās 6 lielas daivas. Tad sanāk, ka jūs visus nedrīkstat apēst vai pārstrādāt, jo jums jau vēl daudz vajag, lai iestādītu nākamajā gadā. Tieši tā, un mums ir tā, ka mēs stādām pirmo attaudzējumu pilnīgi atsevišķi, kas nav ēšanai, bet tieši sēklai domāts. Sēklu maisi tukšojas ļoti ātri, bet vagas, pa kurām traktoram jāstaigā līdzi, lai uzmanītu, vai visas sēkliņas iesējas kā nākas. Brīžiem šķiet bezgalīgi garas. Nu, re, mums ir sēklas spainīts, un to mēs bēram šitajos traktorīšos. Es nesaprotu, kam ir tas rullīts. Lai aiztaisītu ciet to vadziņu, lai pēc tam ķiplociņš smuki augtu. Ķiplociņš tā kā ar sēdziņu apsēdz sēkliņu, jo viņš jau pa ziemu paliks zemē. Redzi, Ralf, kur viņš tur krīt? Jā. Un tur iekšā traktorītī ir lāpstiņas, kas paņem pa vienai sēkliņai. Ja sakritīs vairāk sēkliņas, tad viņš var saukt kopā un nebūs tik smuks. Katra sēkliņa iekrīt zemē apmēram 10 cm dziļumā. Viņi pa ziemu tai zemē nenosals? Nu, redz, ka mums ir rullīts, kas ko viņiem dara? Apsedz. Redz, ka viņiem tur silti būs iekšā. Salmi, mēsli. Mēsli man gan nepatiktu. Kad viss lauks beidzot ir apsēts, ķiploki līdzīgi kā lāči dodas gulēt ziemas miegu, lai mostos tikai pavasarī. Bet, kad pienāk vasara, mēs braucam skatīties, kas no mūsu stādītajām sēkliņām izaudzis. Tātad mēs zinām, kad drīz būs raža. Tad mēs traktoru vēl laukā nedzenām, bet mēs paskatīsimies, kas mums tur ir iznācis, jo drīz jau būs tas ražas novākšanas laiks. Un ir jāskatās, kas mums tur ir. Oho! Re? Jā, gatavs. Gatavs ir, jo ir interesanti, kad zieds ir pacēlies pilnīgi augšā, ka viņš ir iztaisnojies ziediņš. Redzi, kā tam? Tad drīz ir pienācis laiks ņemt nost. Tad jūs tos ziediņus dažus atstājat, lai zinātu, kad tie ķiploki ir gatavi? Tieši tā, jo ja mēs izraksim pātru viņus, viņi būs zaļi un nebūs izveidojuši daiviņas. Tā, kad ziediņš jau ir augšā un nav vēl atvēries, tad ķiploks ir gatavs ar lielām 6 daivām apakšā. Es varu pamēģināt. Un, protams, mums palīgi ir vajadzīgi. Tagad liec kāja, bet tikai uzmanīgi, lai tu neiedur pašā ķiploka galviņā. Un nedrīkst arī ļoti vilkt, jo viņam var palikt tā galviņa iekšā un tad būs dikti jārok. Redz, cik viņš dziļi zemē ir iegūlies. Redzi, kā liels rācenis nāk ārā. Jāuzmārs arī tik pēc ķiploka. Lai ķiploki izaugtu lieli un skaisti, par tiem jau kopš pavasara ir kārtīgi jārūpējas.
jāuzdrušina zeme, jāizdravē visas nezāles un jācer, ka arī laikapstākļi būs augšanai labvēlīgi. Zeme ir pilnīgā klucī. Pilnīgā klucī, tādas lietas nav bijis. Nu, šis arī ir smuks. Jā. Jo bargāka ziema, jo asāki ķiploki izaug. Bet, lai tos visus pēc ražas novākšanas varētu veiksmīgi izžāvēt, nepieciešams saulains un vējains laiks. Saliekam šeit žāvēties, un tad, kad mēs tīram, nogriežam saknīti un nolobam nedaudz lapiņas. Bet Agneses darbs ar to vēl nebeidzas, jo, kad ķiploki ir izžāvēti un notīrīti, viņa no tiem pin pīnes. Senos laikos visi uzglabāja pīnes, un tas ir vislabākais ķiploku uzglabāšanas veids. Viņš visilgāk saglabājas. Visu ziemu var ēst, ja tev ir pīnīte, bet ja tu nogriezīs pašu galviņu, šeit, kad tu nogriezīs, viņam nebūs vairs kātiņš, un viņš ātri izžūst. Ļoti rokām smags darbs, jo tev visu laiku ir jāliek viņas, un tad man ir bijuši tādas lielas 5 kilogramīgas pīnes, tādas sapinamas. Bet tas ir tā vērts. 11, 12. Senajā Ēģiptē un Romā ķiplokiem tika piedāvātas teju maģiskas spējas. Tos izmantoja dažādos rituālos, lai vairotu spēku un izturību. Un savā ziņā par tautas medicīnas brīnumu līdzekli to uzskata arī mūsdienās, jo ķiplokā esošie vitamīni tiešām stiprina organismu un palīdz tam cīnīties pret dažādām slimībām. Tāpēc īpaši svarīgi tos ēst rudenī un ziemā. Esam atpakaļ virtuvē. Bet pirms sākam gatavot, vispirms neliela izpēte. Mango dzimtene ir Indija. Tas ir viens no populārākajiem tropu augļiem pasaulē, un to dēvē arī par dievišķo augli. Mango koki var sasniegt pat 40 metru augstumu, un tiem ir kupls vainags, mūžzaļas lapas un spēcīgi zari. Katrs auglis sver apmēram kilogramu. Tā mize sākumā ir oranža, bet vēlāk iekrāsojas sārta vai zaļa. Pēc formas augļi var būt gan apaļi, gan iegareni, un tiem ir dzeltens vai oranžs, sulīgs un salds mīkstums. Bet smarža atkarībā no šķirnes līdzinās melones, aprikožu, citrona vai rožu aromātam. Augļu novākšanai strādnieki izmanto kāta galā piestiprinātu sietiņu, kas palīdz aizsniegties līdz augstākajiem zariem. Turklāt mango ēd ne tikai kā desertu, bet pievieno arī salātiem. Un tā kā tajā ir daudz vērtīgu vielu un vitamīnu, tad mango dēvē arī par superaugli. Salūzīs manu zobenu. Ķeramies pie gatavošanas. Mēs gatavosim gārdo ķiploku maizi. Es to saucu vienkārši par slapjo maizi. Pirmais darbiņš mammai vai tētim jānogriež ķiplokam gals tur, kur ir sakne. Labi, mēs paņemam foliju un noklājam. Pa virsmu uzliekam mazāku gabaliņu ar cepam papīru. Uzberam sāli pa virsmu. Pareizi. Piparus. Un olīveļu. Kāpēc? Tagad es paņemšu tam folijam maliņas un taisam ciet. Kā tev, Martin, tur iet? Tas ir mans Lego. Jaunākā versija saliekam ķiploku, kurš ir izjucis. Uzver sāli. Jā, labi, piparus. Martin, tu visu pārspīlē. Un olīveļu. Palīdziet. Skaties. Ej, Loki uz augšu. es pats gribu. Labi. Un tā kā, lai viņš ir atrada pannu. Liec virsū. Un cepsim apmēram 10 minūtes. Tagad mēs sagriezīsim pētersīļus. Nogriežam liekos galus. Paņemam uz atpakaļ. Nogriežam vēl uz atpakaļ. Šitā. Ļoti smaržo pēc pētersīļiem. Un, ja gribas vēl sīkāk, tad var sakapāt ar nazīti. Mums vajadzēs pusglāzi. Ņemam bļodu, liekam iekšā parmezānu, sviestu un mūsu sakapātos pētersīļus. Sviests nekad nenāk ārā no bļodas. Es gribu. Es nekad neesmu
Tur ir bļoda. Au! Au! Sviests ar pētersīļu garšu. Labi, tagad ņemsim ārā. Karsts. Lai viņš tagad padziest. Ralf, tavas pusdienas gatavas. Tagad Martins visu to bļodas saturu samaisa vienā masā. Mēs taisīsim 2 veidu maizītes, tādēļ mēs masu sadalīsim uz pusēm. Vienai maizītei būs ar svaigu, vienai ar ceptu ķiploku. Kā tu domā, ir uz pusēm? Jā. Mēs tagad nomizosim. Uzliekam un saspiežam. Varbūt bišķi par daudz. Es spiedīšu jau klāt. Maizi. Paņemam dapšiņu un samaisam. Mēs tagad sarīvēsim sieru. Vieglāk būs, ja tu ņemsi lielāku siera kluci, jo tā tu nenorīvēsi sev pirkstus. Labi, dod. Nu, es domāju, ka pietiks. Es paņēmu tikko mūsu izceptos ķiplokus. Tikai savējo, kāda nekauja. Karsts. Un viņi iekrita masā. Ai! Un vajag atdzesēt kārtīgāk. Martin, tev laikam biezā kāda. To nevarēja izspiest, Martin. Kā? Labi, tagad es to visu samīcīšu vienā putrā. Pastīsos, kā garšo. Ļoti. Jo daudz pipariņa. Tagad es pārgriezīšu bageti uz pusēm. Tā ir maize, nevis bagata. Vienu pusi noliekam nost. Martin, kuru liekam nost? Labi, šo liekam nost. Un tagad taisam tādus iegriežumus gandrīz līdz galam, bet tā, ka nav līdz galam. Un griežam, un griežam, un griežam. Stop. 2 pirksti. Un griežam, un griežam, un griežam. Un šajā maizē mēs smērēsim to, kur ir svaigais ķiploks. Un visas kabatiņas šādā veidā piepildam. Paņemam. Upsī, maize pārlūza. Pildījum. Ej iekšā. Pietiks. Mums šeit ir folijas. Un salokam. Kā milzu konfekti. Lūdzu. Daudz laimes. Mēs liksim šo ātrāk, jo viņai jācepas ilgāk. Šo maizi vajadzēs sagriezt horizontāli. Un, ja jūs paši nevarat, pasaucat palīgā vecākus. Kāpēc tev smukāk? Tā, kā reizi. Ņemam masu un smērējam. Un tagad mēs uzsmērējam masu, kur ir ceptie ķiploki virsū šai te maizei. Pārberam Martin sieru pāri. Man ļoti garšo siers. Tādēļ es lieku daudz. Un tagad aplēsīsim šo sieru. Kā to sauc? Mozzarella. Tā, liekam virsū. Izdevās. Šī var būt gan kā uzkoda, gan kā vakariņas. To var arī pie zupas taisīt. Liksim šo maizi blakus pannā, tā, kas mums jau cepās, bet šo nevajadzēs tīt folijā. Un sapam, kamēr siers ir izkusis. Mūsu maizītes ir izcepušās, ļoti labi smaržo. Pa visu virtuvi. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus pie rokas un uz virtuvi gatavot. Neaizmirstiet arī sūtīt bildes vēl katru nedēļu. Kādam no jums būs iespēja tikt pie Ralfas gatavo pudeles, ūdenspils. Vēl viena sezona ir noslēgusies, un es ceru, ka jūs arī vasarā cītīgi turpināsiet gatavot. Lai superīgs brīvlaiks! Jā, tiksimies citreiz. Atā! Atā! Ļoti garšīgi. Es arī pagaršos.